mēs iegrūvām pirms starta, un tad mēs startā te arī, tā kā Falstad te kā nebija, tehnika neko neparādīja, noraustīja, tad viss pēc kārtas. Un tad Boja Petersens ar savu Opel Manta šobrīd vadībā, Andris Maševskis otrajā vietā. Nē, es tevi pārsteigtu, tad es viņai tikko pašu profesors. Maševskis otrais, Egidijs Piedrovs ar visu veltātu startu. Egidijs ir trešais, acīm redzēt, pārējie ir bijuši džokeri atlīgi, pārējie Vitals Starobrāts un Veronika Aksena, kurš to būs ļoti aizķērusies pirmajā atlīgi. Un tad Boja Petersens atkal vadībā savu Opel Manta. Un Nansenes sagriežās šobrīd aiz kalna. Aizbrauc tālāk. Un labi, ka tā, jo tā ir, kā zinām, atraktīva vieta. Un tātad Boja Petersens pirmais, Egidijs Piedrovs otrais, Andris Maševskis trešais. Izskatās, ka Piedrovam būs žokerā būs priekšā Vitals Starobrāts ceturtais un Veronika Aksena piektā. Caur žokerā izbrauc Piedrovs un Andris Maševskis paceļās uz otro vietu atpakaļ. Atkal Veronikai kļūda. No Veronika Aksena ļoti švakai ar šo braucienu. Iepriekšējie braucieni bija varbūt netika ātri, bet tādu viņš nezinu. Noturētais sevis Egidiju Piedrovu. Veronika Aksenai kaut kas ir noticis ar mašīnās, iemedzot, ka viņai neturās vispār uz ceļiem, nekas no šī. Un tagad tiek Piedrovs garām Andrim Maševskim, Andris plaks izbrauc lejā no tramplīna. Andris Maševskis pozīciju atbrīvojās Piedrovs. Un Boja Petersens vadībā, kā Aksena ir apzīm par atlielu. Andris Maševskis ar Žigulīti reku nesās joprojām priekšā BMW mašīnai. Kaut ko sadarīt no priekšā abiem par apibūs Veroniku. Līdzīgs braucējs un šobrīd atstāja ātru pēdējā vietā. Bet Boja Petersens sasniedz finišu pirmajā vietā par aplīgu piektā finiša Veronika Aksena. Otrais Egidijs Piedrovs, trešais ceturtajā vietā un Andris Maševskis ar Žigulīti, kurš ļoti lieliski cīņā aizvadīja šajā braucienā. Super! Iespējams, ka ir pārlīdzām sekcijas, tad arī taisnē Andris nosaktu, bet īstenībā jau klases atšķirās. Viens ir openā, viens ir superkāros. Līdz ar to tā baigi brutāli kaut ko sekt un ņemties it kā pat nebūtu iemesla, bet galu galā jāatstāja brīvi iekšvalda. Kāpēc viņā nebāst deguna iekšā? Tā kā viss kārtībā, Andris tiešām cepurnos, super brauciens.